latviešiem tādi lūk pagājušās nakts notikumi. Tie, kas vēl dzīvo iespējams ilūzijās, nu aiziet jaunā gada naktī jau 2. gadu pēc kārtas pie mūsu brīvības pieminekļa. Jā, tie nav nekādi kadri no Berlīnas vai no Nīderlandes vai tam līdzīgi, tie ir tepat. Pēc kā tas izskatās, kā jums šķiet? Vācijā tieši tāpatās bija tādas pašas ilūzijas, ka tagad viņi maksās nodokļus, pabalstīs Vācijas pensiju sistēmu un tā tālāk nekā. Un mēs esam tieši tās pašas kļūdas sākuma. Arvien vairāk un vairāk, un ne jau mūsu mazajos uzņēmumos viņi strādā. Skolas, medicīniskie pakalpojumi un tā tālāk. Parunājot ar saviem ģimenes ārstiem, ģimenes ārsti vienkārši jūg prātā, ka viņiem nāk ar šo te Google translatoru iekšā kabinetā un uzstāda dažādas prasības. Visbiežāk slimības lapa. Par šo drīzumā video sēriju padalāties, piesakojoties šim profilam, savukārt par pagājušo jaunā gada nakti noteikti atrodiet Facebookā un TikTokā Rudolfs Brēmanis. Salūts 2 naktī, tagad taču nedrīkst malāči.